Tere Eesti, minun nimi Eva Aizupe, minä olen Aluksnesta. Bet, diemžēl, turpmāk es runāšu latviski. Kahjuks edasi räägin ma läti keeles. Ma idan mulle, et ema on eestlane. Jā. Yeah. Could you show me how I... Okay. Kāpēc es šeit esmu? Tāpēc, ka Alūksnes sadraudzības pilsēta, un es pārstāvu Alūksnes bērnu un jauniešu centru. Šeit ir arī mans ēpas, ja jūs pēc manas prezentācijas gribat sadarboties ar pašvaldību, ar jauniešu centru, tad droši rakstiet. Pirms es sāku stāstīt savu prezentāciju. Miks ma siin olen? Sellepärast, et Aluksne on Võru sõpruslinn. Mina esindan Aluksne laste- ja noortekeskust ja siin ekraanil on ka minu kontakt meiliaadress, et kui keegi soovib kirjavahetusse asuda, siis olete teretulnud seda tegema. Es šeit esmu kopš kafijas pauzes. Ma olen siin tänasel üritusel viimasest kohvipausist alates. Un es vēl gribēju teikt, ka man šķiet ļoti interesanti, ka jūs no dažādām skatu punktiem skatāties uz šo tēmu. Ja ma nägin, et vaatlete seda lastesõbralikkuse teemat väga erinevatest vaatevinklitest. Un, protams, tā kā es pārstāvu bērnu jauniešu centru, tad es runāšu vairāk no sava skatu punkta, jo mūsu centrs ir tas, kas atbild par visu interešu, neformālo jaunatnes darbu, par visu, kas notiek ārpus formālās izglītības, ko mēs piedāvājam mūsu novadā bērniem un jauniešiem. Ja nii räägin ka mina oma vaatevinklist, laste- ja noortekeskuse vaatevinklist. Me vastutame kogu huvihariduse, mitteformaalse hariduse eest, põhimõtteliselt kogu lastetegevuse eest siis väljaspool formaalset haridust. Kādreiz centrs strādāja tikai pilsētas robežās. Kunagi tegutses see keskus ainult linna piires. Bet šobrīd pēc vairākām reformām mēs esam pa visu novadu. Ja nüüd on pärast mitmet reformi, mis on saanud suur vald ja kogu selle suure valla ulatuses tegeleme nüüd selle keskuse. Kā jūs redzat, centrs atrodas pašā pilsētas centrā, pretī pašvaldības ēkai. Līdz ar to mums sadarbība ar pašvaldību ir ļoti cieša. Mēs redzam, ko dara viņi redz, ko daram mēs. Meie laste- ja noortekeskus asub kesklinnas kohe linnavalitsuse vastas, nii et meil on väga tihe koostöö nendega, nemad näevad, mida meie teeme ja meie näeme, mida nemad teevad. Centrs nav liels, bet mēs izmantojam ļoti daudz arī iekšpagalmu un tādu dārza teritoriju, kas mums ir. Centri territoorium ei ole väga suur, aga me kasutame intensiivselt seda siseõue ja väikest aianurgakest, mis meil seal on. Kopš 2009. gada jūs redzat Latvijas kartē mūsu novadu, kas sastāv no 15 pagastiem un vienas pilsētas. Alates aastast 2009 on meie vald siis, nii nagu te seal kaardil näete, suur vald, milles on 15 endist väikevalda ja üks linn. Iedzīvotāju skaits šobrīd ir 14,462, un, diemžēl, ar nožēlu jāsaka, ka kopš 2009. gada šis skaitlis iet uz leju. Elanike arv praeguse hetke seisuga on siis 14 462 ja aastast 2009, nagu näete ekraanilt, on see tublisti kahanenud. Nākošo slaidus sagatavoju tāpēc, lai parādītu to, ka jūs redzat, ka būtībā cilvēki ir centrējušies vairāk pilsētā, gan arī tie ir 7000, un pagastos, kas ir apkārt pilsētai. Un mazajos attālākojos pagastos cilvēku ir mazāk. Ja selle slaidiga ma tahtsin teile näidata seda, kuivõrd elu on siiski kontsentreerunud seal Aluksne linnas. On pea 7000 elanikku, siis on suhteliselt suure elanike arvuga need linnalähedased, väiksed vallakesed ja äärealadel on elanikke väga vähe. Un, protams, tā kā cilvēku skaits, iedzīvotāju skaits samazinās, pašvaldībā pēdējos gados ir bijis jāpieņem tādi varbūt sāpīgi lēmumi, bet ir vajadzīgi, jo bērnu arī paliek mazāk, tās ir skolu slēgšanas pagastos.
Ja kuna elanike arv kiiresti väheneb, siis on vallal tulnud viimastel aastatel vastu võtta mitmeid valusaid, aga olulisi otsuseid ja on tulnud sulgeda õppeasutusi. Un iepriekšējo 3 gadu laikā ir slēgtas 5 pagustu skolas, un mums ir palikuši, kā jūs redzat šeit, 2 skolas pilsētā, 2 ārpus pilsētas. Viimase 3 aasta jooksul on tulnud sulgeda 5 väikest kooli ja praegu on siis Aluksnes 2 üldhariduskooli valla keskuses siis, ja 2 kooli on jäänud siis mujal maapiirkondades. Pirmskola ir 2 pirmskolas iestādes ir bērndārza pilsētā, 3 ārpus. Lasteaedades on siis 2 tükki linnas ja 3 tükki väljaspool linna. Un mana sfēra, kas ir ārpus skola, tā ir mākslas skola, mūzikas skola, sporta skola un bērnu un jauniešu interešu centrs ir tikai pilsētā. Ja siis formaalhariduse kõrval kogu see huviharidus, kõik need asutused on ainult Aluksne linnas. Bērnu skaits, par kuriem mēs runājam, ar kuriem mēs strādājam, ir šeit redzams sadalījums. Protams, visvairāk ir 1-9, jo pēc 10. 12. klasē jau daudzi dodas uz citām pilsētām, uz tehnikumiem, koledžām un tā. Sellisel slaidil näete siis laste arvu jagunemist erinevatesse vanusegruppidesse ja tähelepanu tasub pöörata sellele 10. kuni 12. klass, kus siis väga suur osa lapsi on juba lahkunud kuhugi mujale linnadesse. Un pēc šīs reformas, kas, protams, es arī uzskatu, ka bija vajadzīga, bet sabiedrība to tik viegli arī nepieņēma. Pašvaldība izveidoja tādu īsu klipu, tas ir 40 sekundes, kurā ir redzama vide, kādā skolēniem tiek piedāvāta. Tur arī redzams ir mūsu centrs un paskatīsimies. Vaatame nüüd lühikest 40 sekundilist videot, mille vald siis tegi, kui need raskeid otsuseid koolide sulgemise kohta langetati. Mūsdienīga un kvalitatīva izglītība ir tavs mērķis? Izvēlies mācīties Alūksnes novadā. Tev būs aizraujoša mācīšanās attīstošā vidē ar moderniem mācību līdzekļiem un iedvesmojošiem pedagogiem. Mājīga un ģimeniska viesnīca skolāniem daudzveidīgas ārpusstundu aktivitātes. Tu varēsi izzināt un iepazīt, atklāt un eksperimentēt, radīt pirmo mākslas darbu, uzbūvēt robotu, dejot, sportot un muzicēt. Pie mums tu atklāsi spējas un talantus, attīstīsi savu personību un sasniegsi savu mērķi. Esi mūsējais, audz un topi gudrs Alūksnes novadā. Põhimõtteliselt oli see reklaam Aluksnes pakutavale haridusele, huviharidusele, igasugusele vaba tegevusele. Kāda ir tie izaicinājumi? Es iepriekš izstāstīju to situāciju, kāda ir. Un, protams, šajā situācijā ir izaicinājumi. Un es varbūt pateikšu, kādi tie ir un kā mēs tos risinām. Ja eelpool kirjeldatud olukord sisaldab endas palju väljakutseid ja nüüd Eva siis püüab natuke selgitada neid väljakutseid ja millised lahendused nendel on. Jā, un pirmais, protams, bija tad, kad skolas likvidētas, bērni pagastos paliek, tā ir transporta, loģistika un drošība. Un ticiet man, tas nebija vienkārši. Esimene asi oli kohe, kui suleti väiksed maakoolid, oli vaja korraldada transport neile teistesse koolidesse ja teha seda nii, et see oleks turvaline ja uskuge mind, see ei olnud lihtne. Jo jāpadomā par katru bērnu, kurš ir lauka viensētā, kā viņš nonāks līdz tuvākajai skolai. Vai skolai, ko izvēlas vecāks? Sest tuli mõelda igale lapsele, kes elas kuskil talus X kohas, kuidas ta sealt saab, kas toovad vanemad või tuleb bussi, takso, millegagi ta tuua kooli. Tiek piedāvāta dienesta viesnīca skolēniem. Lastele pakuti õpilaskodu. Pašvaldības līdzmaksājums ēdināšanai. Omavalitsuse kaasosalus siis toitlustamisel. Jā, mūsu centrs strādā ar mobīlo darbu bērniem jauniešiem pagastos, kad mūsu darbinieki, jaunatnes darbinieki sagatavo aktivitātes, informāciju un izbrauc uz pagastiem. Meie keskuse töötajad teevad tublisti ka mobiilset noorsootööd, nii et valmistavad ette üritusi ja sõidavad siis maapiirkondadesse neid läbi viima noortele.
Skatoties to pirmo prezentāciju par laimīgo bērnību, kur varēja darīt lauku darbus, tad šobrīd bieži vien šo lauku darbu nav, vecmāmiņu nav, un jādomā, ko bērni darīs vasarā. Kui vaatasime siin õnneliku lapsepõlve ettekannet raamatute näidetel, siis nägime palju, kuidas lapsed olid vabal ajal maal ja vanema juures ja tegid erinevaid töid ja siis tänapäeval enam praktiliselt ei ole neid töid neile pakkuda ja on kõvasti nuputamist, mida lapsed siis vabal ajal suvel näiteks peaksid tegema. Un tad mūsu centrs piedāvā visdažādākās aktivitātes, darbnīcas, nometnes bērniem vasarā. Tās ir ļoti pieprasītas, un mēs domājam par to, lai tas nav tikai pilsētā, bet tas arī pa visu teritoriju ir. Ja meie keskus pakub siis lastele erinevaid töötubasid, laagreid suvel ja mitte ainult linnas, vaid ka maapiirkondades. Un tas pats arī ar jauniešu klubiem un dažādām citām aktivitātēm, es domāju, par pagastiem. Ja samamoodi on noorteklubidega, mida nad siis korraldavad ka maapiirkondades, mitte ainult linnas. Nu šeit jūs redzat, ko mēs darām, bet man liekas, ka es visu jau pateicu. Jūs varat izlasīt 48 interešu izglītības programmas, kuras mēs mēģinām piedāvāt ļoti dažādas šahu, tautiskās dejas un tā orientēšanās. Ja, palju erinevaid tegevusi juba nimetanud ja siin teie ekraanil on siis veel loetelu erinevatest tegevustest, mida seal saab teha ja huvihariduses on neil pakkuda 48 erinevat õppekava, mida lapsed siis saavad harrastada. Un varbūt es šeit uzskaitīju tas paveikties, kas mūsuprāt ir tas, kas ir bijis veiksmīgs, ko mēs gribam stāstīt citiem, un varbūt jums arī kaut kas no tā nodara. Tõin nüüd mõned näited sellest, mida meie oleme teinud ja mis meil on olnud edukast lahendused. Võib-olla on teil siit midagi kõrva taha panna. Skolu ir maz, bet ir sakārtot izglītības iestāžu infrastruktūru, jo pašvaldība ir piesaistījusi Eiropas naudu, un skolas tiešām ir atjaunotas ar labiem ķīmijas, fizikas un dabaszinātņu kabinetiem. Kooli on meil küll vähe, aga me oleme üsna tõhusalt kasutanud Euroopa abirahasid ja koolid on väga hästi varustatud, igasugused laborid, masinad, seadmed, millega õppetööd kvaliteetselt läbi viia. Pēc ilga jauniešu tāda mudinājuma pašvaldība arī uzrakstīja projektu un ir jauns skateparks pilsētas centrā. Pärast noorte pikemaajalist mõjutustööd on omavalitsus lõpuks siis investeerinud ühte korralikku skateparki, mis on linnakeskuses ehitatud. Pašvaldība piedāvā divas programmas, kurus mēs kā centrs administrējam, un tās viena ir nometnes vasaras, kad izglītības iestādes, kultūras iestādes var pieteikties šīm aktivitātēm, pašvaldība piešķir naudu, lai to darītu. Meie haldame kahte omavalitsuse poolt pakutavat programmi lastele, üks neist on suvised laagrid. Un otra programma ir domāta jauniešiem ļoti elementārā veidā 3 vai vairāk jauniešu domu biedu grupa var iesniegt mums centrā projektu un piedāvāt saviem vienaudžiem kādu aktivitāti, ko veikt. Ja teine programm on siis selline, et laste väikesed grupid, mis võivad koosneda ka 2 või 3 lapsest ainult, saavad pakkuda välja oma idee oma eakaaslastele mingi põneva tegevuse pakkumuseks ja nad võivad siis saada toetust selle tegevuse läbiviimiseks. Jo mēs centrā esam sapratuši, jā, no 1. līdz kādai 6. 7. klasei mēs varam izdomāt un piedāvāt programmas bērniem, bet pēc tam vecākiem, viņiem pašiem ir jāpiedāvā to, ko viņi grib, kā viņi grib, un tad tas ir tas veids, kā to darīt. Me oleme keskuses aru saanud, et lastele vanuses umbes 1. kuni 6. klassini me oskame ja suudame pakkuda midagi huvitavat välja, aga vanematele lastele seal peaks juba lähenemine olema selline, et nad ise teavad kõige paremini, mida nad tahaksid teha ja tuleb neile endile anda võimalus. Tie ir volejbola turnīri, piemēram, dažādas sportiskas aktivitātes, gājiens apkārt Alūksnes ezeram, velosipēdu brauciens apkārt Alūksnes ezeram. Ja mida noored on siis välja pakkunud, näiteks võrkpalliturniir, matk ümber Alūksne järve.
Un tad man šķiet, mums centrā ir ļoti labi attīstījies tas, ka jaunieši ļoti labprāt piedalās kopienas, pilsētas, arī pagastu sabiedriskajā dzīvē, organizējot dažādus notikumus. Ja mis meil hästi töötab, meie keskuse noored osalevad hea meelega kogukonna, on see siis linna või mõne maapiirkonna ühistes üritustes. Jā, un brīvprātīgā darba sistēma, kas mums ir izveidota, tā ir arī citās Latvijas novados populāra. Ja neil on oma vabatahtliku töösüsteem, mis toimib mitte ainult Aluksne suurvallas, vaid ka mujal Lätimaal. Jā, un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka mēs jauniešiem stāstam par to, ka ir iespēja darboties brīvprātīgi, lai attīstītu savas prasmes un intereses. See käib siis niimoodi, et me selgitame noortele, et on olemas võimalus teha vabatahtliku tööd oma huvide raames. Mums ir jauniešu datu bāze, arī WhatsApp grupa, un no otras puses mums ir sabiedriskās organizācijas, pašvaldības iestādes, kuras piedāvā dažādas aktivitātes, notikumus, kur vajadzīga jauniešu palīdzība. Meil on olemas noorte andmebaas, kes võivad olla huvitatud millegi vabatahtliku tegemisest ja on olemas andmebaas erinevatest klubidest, omavalitsusasutustest, kes viivad läbi mingeid üritusi, mingeid tegevusi ja kes siis võivad anda teada, et meil oleks sinna noori vaja appi. Un mēs organizējam kopīgus pasaukumus, kad organizāciju iestāžu darbinieki stāsta, kas tas ir darbs, ko viņi gribētu, lai jaunieši palīdz darīt. Ja me korraldame siis üritusi, kus toome kokku need asutused ja klubid, kes üritusi korraldavad ja noored. Vai arī pirms katra konkrēta notikuma mēs iemetam WhatsAppā chatā, hei, gaidām palīgus tur un tur. Või lihtsalt WhatsAppi grupis anname teada, et tulemus on selline üritus ja oodatakse noorte kaasabi. Jūs noteikti gribat zināt, kādi piemēri tie ir, kādi darbi. Piemēram, kultūras namā izsniegt numuriņus, mēteļus, un par to pa brīvu noskatīties izrādi. Par to darbu nemaksām, bet tev ir iespēja noskatīties to koncertu izrādi. Mõni näide. Kultuurimaja garderoobis on vaja olla riiete vastuvõtja numbrite väljaandja ja kutsutakse noore appi ja vastutasuks saavad nad tasuta näha siis näiteks teatrietendust või filmi. Aluksne ziemas rallijs ir ļoti populārs, ļoti daudz ātrumtrasēs vajag pārbaudīt biļetes. Väga populaarne üritus on Alukse talveralli ja seal on näiteks vaja paljudesse kohtades kontrollida pileteid pealtvaatajatel. Vasarā mēs gatavojām pašvaldību kravu Ukrainai no slēgto skolu mēbelēm. Saucām jauniešus puišus, kas palīdzēja vienkārši sakraut fiziski mašīnā mēbeles. Suvel saatsime suure koorma suletud väikeste koolide mööblit Ukrainasse ja tulid meile noored tugevad poisid appi mööblit laadima koormasse. Ja jūs jautāsit man, vai jaunieši grib iesaistīties? Jā, viņi grib. Varbūt viņiem ir tas laiks pāri, ka interesē kāda interešu izglītības programma, bet tas ir veids, kā būt sabiedriski aktīviem. Kui küsite minu käest, kas noored tahavad sellist vabatahtlikku tööd teha, siis ma ütlen, jah, tahavad küll. Nendele näidetele kõigi nende juures oli palju noori, kes soovisid appi tulla. Un tad, kad mēs prasam, kāpēc tu iesaistījies, tad pamatē tas prieks un gandarījums ir vislielākais. Ja kui me oleme küsinud nende käest, miks sa tulid, mis see ajendiks oli, siis vastused on olnud, et rõõm ja rahulolu on tegelikult kõige olulisemad. Un ir arī tā, ka stājoties dažādās augstskolās vai piesakoties stipendijām, jaunieši nāk un prasa, lai mēs rakstam to atbalstu vēstuli un apliecinām, jā, ka viņi ir piedalījušies, ka viņi veikuši un tā. Jo tas ir noderīgs, lai saņemtu stipendijas, nav svarīgas tikai atzīmes, ir svarīgi, cik tu ieguldi arī sabiedrībā. Ja tihtipeale on olnud niimoodi, et noored on taotlenud kuskilt mõnda stipendiumi või tahtnud kuhugi sisse astuda, kus küsitakse dokumenti ja nad on tulnud omavalitsusse ja palunud, kas te saaksite meile anda sellise kaaskirja, kus oleks siis kirjas, et ma olen sellist vabatahtlikku tööd teinud, kuidas ma seal olen toimetanud, et see on nagu nende portfellis väga oluline dokument. Jā, un kamēr jūs domājat man jautājumus, es gribu parādīt
sākumā skaļi, varbūt pēc tam ar skaņu nogriezt tādu prezentāciju par to. Es teicu, ka mēs daudz darbojamies ar aktivitātēm, piedāvājām vasarā. Pārsvarā mēs domājam par to, lai tas būtu par svaigā gaisā notiktu. Protams, tas, kas bērniem jauniešiem interesē, un arī ļoti daudz par drošību. Piemēram, šogad bija drošība uz ezera, jo mums ļoti tuvu ezers, arī velo drošība un tā tālāk, to jūs redzēsiet. Ja nüüd lõpetuseks paneme käima ühe video, kus võib-olla alguses võiks olla heli, aga pärast võib selle heli maha keerata ja te võite samal ajal mõelda siis oma küsimusi, mida te tahate küsida. Aga selles videos näidatakse siis, milliseid tegevusi see keskus pakub lastele suve ajal ja nad pööravad väga palju nende suvetegevuste puhul tähelepanu ohutusele. Väga palju näiteks veeohutusele, kuna nad on suuri järve ääres, seal on palju atraktsioone just järve ääres, samuti velo, jalgrattaliikluse ohutusele ja seda te kõike näete seda filmis. Et paneme selle video käima, mõne aja pärast võib selle heli maha keerata, et äkki inimesed tahavad küsida ja siis kuna see video kestab mõned minutit, et me võime lihtsalt jätada taustaks ja võite küsida siis oma küsimusi, kellel on. Un vēl pateikšu, ka šo video arī veidoja mūsu centra jaunietis brīvprātīgais, kuram ļoti patīk montēt un veidot video. Man šķiet ļoti labs sanācis. Ja selle video on teinud ühe nende keskuse vabatahtlik noor, kellele meeldib videoklippe teha. Let's hit the dance floor. Don't work too hard, my break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace trucks, I hit my backstroke. Knock on the door, she at the back row. All I really take is a little taste. I like girl blue eyes with a little bass. Here for the thrill, I don't need a chaser. Wanna vibe and get away. Shimmy, shimmy, I got the semi-4-way. Don't step out the line like this a probate. You hit the line and try to locate. This for the time, got time for no day. Whoa. Too many, I'm going. Too crazy and I got bad ones and they ready. A good time, so now it's into it, we left that. Can't remember anything, but I know we got lit. Good times. Live in the moment, feel like summertime. Assassination, not a world wide. The room is spinning, but I feel fine. Oh my. Chandelier, limousines. Really think I'm seeing things. Read the line in mid-between. Yellow light, I gotta speed up. Get home to a cold shower. Need that pronto. Look like a rave at the condo. Heck of a night in Toronto. She said, boy, you in Morocco. Pearl white mention in the top gold. Fill up my cup with the pop, whoa. High off life in the spot though. Running up the visa, really talking to a real life Mona Lisa. Jesus pieces hanging off the fleecer. Too much going on, it's hard to focus on the features. I got too many, I'm going. Too crazy and I got bad ones and they ready. A good time, so now it's into it, we left that. Can't remember anything, but I know we got lit. Good times. Live in the moment, feel like summertime. Assassination, not a world mine. The room is spinning, but I feel fine. Oh my, oh my. Võib-olla on küsimusi Evale, küsige julgesti, palun. Jā. Paldies un gaidīti Alūksnē. Aitäh, olete kõik teretulnud Alūksnesse.